ik gadu, kad decembrī sevi nomokam, kur rast dāvanas saviem mīļajiem, tad varbūt ir vērts ieklausīties zinātāju padomā, jo katru gadu tieši Latvijas dažādi gudrie prāti izdomā ko speciālu jaunu Ziemassvētkiem, nu gluži kā Ziemassvētku vecītis. Par idejām, kur sameklēt gaumīgas dāvanas, jau 2 gadus rūpējas dažādu interešu projektu speciālisti Līva Jaunozola. Ziemassvētku druģa bieži vien banālo ideju pārbagātībā nemaz nav tik viegli izmeklēt ko atšķirīgu, nu kaut vai iekārtot Ziemassvētku tirgotavu bez tradicionālām eglītēm. Ja 2 gadus iepriekš bija rokdarbi, tad tagad katrs kaut ko margo virtuvē. Tādi cepumiņi, šitādi cepumiņi, šokolādes bumbiņas, šokolādes lodītes, visādi veida zaptes un omes marinādes. Visi ir kaut kā pievēršušies kulināriskiem ražojumiem. Kā jau daudzas tendences, kas pakļaujas mirkļu modei, arī dāvanu pieprasījums atšķirs. Šī gada bestsellers esot dzērvenes medū, taču līdās tradicionālām svecēm, rotām, mantiņām un sīkumiņiem ir pērles, ko vērts ir atzīmēt. Bērzu tāsītītes, arī šokolādes vai bērzu tās un arī šokolāde iekšā, garšo kā maizes zupa. Tas ir fantastiskākā lieta. Visur gājēji, bāļinki, arī Latvijas produkts, un īstenībā ir tā, ka es viņus izmēģināju ziemeļu ziemā reāli, un pa sniegiem, pa vadiem superīgi. Pats var uzadīt cimdus. Iekšā ir adāmadatas, musturiņš, dzija un visu pamācību, kā uzadīt Latvijas cimdus. Tās ir kazas piena ziepes. Viņas vispār nesmaržo, un viņas ir ar ļoti saudabīgām rožlapiņas kazas pienā, sakasnis, bībotnes kazas pienā. Vienmēr kaut pilnīga mistika tur ir iemaisīta. Bet viņas ir izvēlās cilvēki, kas daudz strādā ar ūdeni. Viņas padara ļoti, ļoti maigas rokas. Un šis īstenībā ir arī tāds sociāls projekts, jo šīs ziepes ražo īstenībā Tvaika ielas cilvēciņi. Var redzēt, ka tā ir nogriezta 3 litru burka, aizvaucēta. Te ir melnzeme, te ir vecāķu smiltiņas, te ir bišu vasks. Un te ir deglis, kurš deglis pārtoptas ir īstenībā čiekurs. Tu tā aizdedzini viņu, viņa deg kaut kādas, vispār mēs izmēģinājām kaut kādas 2 dienas. Vismaz. Viņa tā, kad izdeg šeit caurums, kad ir izdedzis līdz zemē, tad tu paņem līdzi iedoto aploksnīti attaisi, kurā ir sēkliņas. Tu ieber sēkliņas melnzemē, aplej ar ūdeni un tu izdīdz zālīti. Ar dāvanām un apdāvināšanos ir tā, ka tas mēdz būt ļoti individuāls pasākums. Gaumi, sajūtas, novēlējumi – viss ir būtiski tradīcijā, ko pildam ik gadu. Svarīgākais taču ir radīt labsajūtu un pozitīvas emocijas. Man kaut kā varbūt, tīri no bezpersoniska viedokļa šķiet dāvanu kartes. Tas laikam ir tas, ko... Nē, ir ok un super un paldies, bet tieši tajā brīdī, kad es saņēmu uz dāvanu karti, es zinu, kāda ir tās vērtība, man pašai jāiet un jāizvēlās, un pašai kaut kur jāiet, un tas tādas liekas problēmas sagārā. Man gribās tiešām to, ka cilvēks padomā par to, ko viņš tev vēlas uzdāvināt, nevis, uzdāvina dāvanu karti, tas ļoti, ļoti bezpersoniski. Dāvanu meklēšanas laikam nevienmēr ir jābūt stresainam un sasteigtam. Mēģiniet izbaudīt procesu, ko sagādā pats dāvināšanas prieks.